un viss sākās tā, kad mamma un tētis spēlēja orķestrī. Un man bija muzikas skola pirmdienās, ceturtdienās un orķestris arī tajā laikā. Un tad es nācu no muzikas skolas sakarā uz orķestri, sēdēju, kaut ko lasīju grāmatā, mācījos skolai. Un tad vienā, es nezinu, kas tas bija, ziema vai vasara vai kā, man teica, lai es nāku pasist lielo bungu orķestrī. Un es tā, ok, labi, citu. Jo man mamma pirms tam prasīja, mamma teica, iet orķestrī, lielais brālis arī, tad, ko tu spēlēsi orķestrī? Es neko pūst negribu, jo man likās tas ļoti sarežģīti, tur jāpuš un kaut kas tur jāelpo. Es tāpat teicu, es sitīšu, un tad man nolika pie lielās bungas. Un tad es prasīju, kad es gribu mācīties tā nopietnāk, un tad mamma atrada skolotāju. Elīnā pamatē ir pianiste. Tas jau daudz ko dod, jo marimbai arī klaviatūra ir tāda pati kā klavīra. Tātad tur sarežģījumi nebija lieli. Es abrinoju Elīnu ar to, ka viņa bija uzņēmībā un mammai un tētim sūtīt viņu uz Rīgu. Katru nedēļu, katru sestdienu viņa brauca uz Rīgu mācīties. Tas ir vienreizējs. Un kā viņi vakar spēlē, cik viņi bija atbrīvotas rocīm, cik viņi brīvi kustēs, kā viņi brīvi elpoja pie instrumenta. Tas tāpēc, ka bija uz kā trenēties. Tad panākumi milzīgi, mammīt ar tēti panāca ar to, ka marimba ir tāda. Ja katram būtu mājās instruments tāds, tad būtu ļoti labi. Pirmoreiz, kad es viņu redzēju muzikas skolā, mums tur tāda maza zālīte ir. Un tad es tā skatījos, viņa bija pārklāta ar pārklājumu. Es tā, wow! Noņēmos, apskatījos. Un tur bija mans mīļākais taustiņš. Es viņu pirmoreiz ieraudzīju, viņš bija, katrs taustiņš ir galīgi savādāks. Tas koks? Krāsa. Jā, pašam kokam krāsa un arī viss. Tās mazās detaļas un raksts un zīmējumi. Jā, tad man ir mīļākais taustiņš arī. Katrā ziņā tagad muzikas skolas skatuve izskatās pavisam savādi, ka tur ne tikai klavieris, bet blakus marimba stāv. Pavisam cits skats. Jo ir ko var pacelt, ir ko nevar pacelt. Bet, kad radās tāda iespēja, tad mēs saprotam, ka ir vērts pacelsties. Ir vērts. Instruments ir instruments, un bez viņa nekas labs nesanāk. Viens mēnesis no savas dzīves ir jāziedo labiem darbiem. Tas ir pilnīgi skaidrs. Bet tas ir to vērts. Uz to ir jābūt gatavam, un tas jāizdara. Ja es uzsācu, tad jāiet līdz galam. Katru dienu bija pierakstīts, cik balsis ir nākušas klāt, man cik konkurentiem, kurā vietā. Pilnīgi grāmatvediski uzskaita. Tik ieslēgti visi ātrumi ar pilnu klapi un arī līdz 31. augustam 12. naktī. Pēdējais, ko mēs noķērām un nobalsojām, bija bez 15.12. Labiem darbiem tas ir projekts, bet arī tiem, kas tajā projektā piedalās, arī tas ir projekts. Viss ir jāsaplāno, jāsaliek pa plauktiem, skaidru galvu, ko, kur, kad, kādā veidā. Ja iekodies tajā bolā, tad vairs zoba ārā nenāk. Man klavieres skolotāja ir iemācījusi, ka, ja spēlē kādu skaņdarbu, ir jāizdomā kāds stāsts. Jo, piemēram, filmās arī tur nav vienkārši filma, bet ir arī apakšā mūzika. Un izdomā kādu stāstu, kas piederās tajā mūzikai, un tad tas, kas tev ļoti tuvs, un tad domā līdzi un izjūti. Man bieži saka, ka tas daudz smaidu. Tas ir slikti, tas ir ļoti labi. Es domāju, ka man tas palīdz, ja ir kaut kādas grūtības. Smaidu.
Kad apnīk klavieres, tad pāriet pie marimbas un otrādi atkal. Jā. Jo pie klavierēm man apnīk sēdēt, un gribas izkustēties, un tad piecies kājās, aiziet tur pat blakus pie manības paspēlēt. Tad kājas nogurst, tad pie klavierēm. Tieši tā.